Protams, mēs kā vietēji investori labprāt izvērtējam tieši pašmāju piedāvājumus, jo A, tie ir mūsu vietēji uzņēmumi, un B, mēs ļoti labi saprotam mūsu iekšējo tirgu un vai konkrētais uzņēmums un konkrētā uzņēmuma pakalpojumi produkti var būt pieprasīti. Igauņu skaitliski ir mazāk, bet viņi ir daudz aktīvāki investori, lietuviešu vairāk, bet viņi ir mazāk aktīvi investori tieši ne lietuviešu, ne pašmāju investīciju piedāvājumos. Tāpēc Latvijas uzņēmumi, ejot uz biržu, ir jāfokusējās uz vietējo tirgu, bet piesaistot arī igauņu un lietuviešu uzmanību, bet tas nav pašmērķis, tā nav galvenā mērķa auditorija, ko aizsniegt. Uzņēmumi emitē obligācijas vairākas reizes, viņi referencē vecās obligācijas ar jaunajām, palielina emisijas apjomu jau esošajām, tāpēc eiro apjomā obligācijas vienmēr būs daudz aktīvāks instruments. Akcijas emisija tomēr visbiežāk notiek vienreiz uzņēmuma attīstības ceļā, tāpēc eiro izteiksmē akciju emisijas vienmēr būs mazākas.